sakarīgi augstu. Protams, varētu izbraukt labāk šodien pat tiek. Kamerā? Nē. Kur vairs? Man liekas jau kaut kādu 4. Pirmo reizi pirms 2 gadiem bija. Un pa tiem 2 gadiem sanāca jau kāds, vairākas reizes šeit pabūt. Un, diezgan labiem rezultātiem. Kas ir pamainījās šo 4 gadu laikā? Šo gadu laikā? Tas, ka pirmajos gados tikai iepazina trasu un brauc no zemākiem startiem. Tagad jau jābrauc no vīru starta, kur ātrums mazliet lielāks. Nav vairs tik viegli. Tā. Labi. Būs Lillehammers kauss šajā nedēļas nogalē. Tu startēsi no kurienes? Lillehammers kausā startēšu no puiku starta. No puiku starta. Jā. Nav jau citur man, kur startēt laikam. Labi. Es cenšos vien ir pārējiem. Un treniņos tu tagad brauc no vīru starta. Jā. Tas kaut ko maina pēc tam mačos? Es domāju, ka nē, jo man arī šeit patās ir jāstartē arī pie junioriem. Ok. Un Ziemas olimpiskajās spēlēs jaunatnes tu startēsi no? Ziemas olimpiskajās spēlēs startēšu. Tur ir kāds viena starta vieta. Jauniešu A konkurence ir no dāmu starta. Tas ir viena starta vieta zemāk. Un atkal meitenes tur vēl mazliet zemāk no dāmu pakājas. Un tas kaut ko maina arī tagad, piemēram, tu tagad trenējies kā tā no olimpiskajām spēlēm jaunatnes? No vīru starta, bet tu startēsi zemāk, vai tas kaut ko ietekmē? Es domāju, ka tas neko īpaši neietekmē. Es domāju, būs vēl vieglāk, jo šeit, kad trenējoties braukšu no vīru starta braucot, tad ātrums ir diezgan lielāks. Un tad sanāks tā kā pierast pie ātrumiem, un tad liksies, ka nav vairs nekas tāds īpaši sarežģīts no dāmu starta. Okay. Pastāst, ko tu dari ar saviem figurīniem? Es viņus uztinu pirms starta, lai man nekrīt viņi nost. Tad man tas labāk, stiprāk palīdz startos. To kamaniņu starp to pārēju. Man liekas, ka bija diezgan labi. Viss vietā aizgāja līdzi, gāja nost un viss kā labi arī man likās pašam, kad iet uz 9, bet es pats kaut ko noraucījos atkal tur korģējos, jā. Tāpēc man likās, ka varbūt bišķi paaugsts, bet ja tev bija labi tā pārēja no vīrienes, atstāja viņu, jo es tev saku, tu tā iznāc ārā, it kā un saka, kaut ko koriģēt uzreiz tajā taisnītē, bet atstāja, tad brauc tad tā. Jā, skaidrs, paldies. Tās ieeja. Tad reji bišķiņ ātrāk. Ko šitu dartu? Tad jau pa dziļu jūs ejat. Aicis teica, ka nevar pa dziļi ieiet. Viņš teica 5 centimetri no borta. Jūs sanāk tā, ka jūs ieiet, jūs izvalst un met otrā bortā? Jā. Jā. Tad pa dziļu? Bet mums tā teica, lai mēs tā ejam iekšā. Jēki! Kaut ārā un vienkārši ko vairāk nedarīt. Nu, tik nestāst.
A ko tad? Tālāk jūs piegājāt pie borta, pareizi? No. Jā. Vajadzēja gulēt, mēģināt ar plecu trusiņu vilkt nost, ja neiet trusiņu piemest papēdi. A tu sāk liekties nost no borta. Un visu to ragavu uzreiz sagriež ģērcā. Tā bija reāli. Nu, ja, nu, to nekādā gadījumā, tā labāk strīķējās gar to bortu, jo tikko tu lieksies projām, to ragavu uzreiz šķērsām. Tā bija šis tā. Nedariet tā vairāk nekad.